Es esmu Emils Eglītis no Rīgas 64. vidusskolas. Kad skolotāja mani ieraudzīja, viņa uzreiz zināja, gaida liels piedzīvojums. Tāds arī esmu. Viens liels piedzīvojums. Šodien es jums pastāstīšu latviešu tautas pasaku Mūžīgā pasaka. Vecos laikos dzīvoja ķēniņš, kas bija liels pasaku mīļotājs. Viņš savā galvā pulcināja ļaudis, kas mācēja stāstīt daudz pasaku. Kādu dienu ķēniņš izsludināja pa visu valsti. Tā-da-da-da, 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 tā-da! Lai piesakās ļaudis, kas prastāstīt pasaku, kura nekad nebeidzas. Kas tādu mācēšot, tam viņš atstāšot savu ķēniņa valstību un došot princi par sievu. Bet kura pasaka izbeigsies, tam stāstītājam nocirtīšot galvu. Pieteicās daudzi augstumeņi, bet viņu stāstītās pasakas izbeidzās dažādi pēc pusgada, gada vai 2 gadiem. Kādu dienu pie ķēniņa ieradās ganuzāns Ancītis. Viņš lūdza kalpiem, lai viņu ielaižot pie ķēniņa. Kalpi negribēja laist. Ķēniņš dabūja to zināt un lika ielaist. Kad Ancītis ienāca, ķēniņš viņu jau brīdināja. Ja pasaka beigsies, viņam slikti klāšoties. Ancītis droši atbildēja, ka viņam nesot bailes un ka viņš varot droši stāstīt. Ancītis iesāka tā. Reiz dzīvoja ļoti bagāts un varans ķēniņš. Viņa slava tika daudz nāc pāri tālām aiz jūras zemēm. Kādu dienu ķēniņš lika uzbūvēt lielu šķūni, kur novietot savus zeltītos kviešu graudus. Viss būtu labi, ja amatnieki nebūtu atstājuši mazu caurumiņu, pa kuru var ielīst viens sisenis. Siseņa augstu lidodami bija ievērojuši šo mazo caurumiņu. Un notikās! Nāca viens sisnis un paņēma vienu graudu. Nāca atkal viens sisnis un paņēma vienu graudu. Nāca atkal viens sisnis un paņēma vienu graudu. Kad Ancītis jau 2 gadus bija stāstījis to pašu, ķēniņš dusmās iekliedzās. Vai tad tie sisiņi vēl nav pēduši? Augstais ķēniņ, viss gaisoli pilns siseņu, tie pat aizsis gaišo saulīti. Beidzot ķēniņš neizturēja un teica: Tava pasaciņa tiešām nekad nebeidzas. Tu esi lielākais pasaku stāstītājs. Ņem manu valstību un manu meitu par sievu. Tu to esi pelnījis. Bet, kad tu savu taisīsi slavības klēts, pielūko, lai strādnieki neatstāj tā caurumiņu siseņiem. Un tevietā būs trāpīga sana tautas gudrība. Bet neskati vīru no cepures, cepuri var noņemt nost. Bet neskati vīru no cepures, cepuri var noņemt nost. Reiz kāds zēns negribams izrādīt savu vājumu stāstīja otram. Reiz es gāju ar garo miņķeli kāpties, kā jūs tik zināt, cik viņš vārgs. Es šim kā smērēju pausi, tā šis gar zemi un es apakšā. Šis sapījās no manīm tā, ka uzreiz bēgu prom, un es šim skrēju pa priekšu, lai viņš man neaizskrietu garām. Joki, bet dažreiz ar jokiem ir jābūt uzmanīgākiem, lai nenotiek tā, kā reiz atgadījās manā klasē. Bija starpbrīdis un pēdējās stundas. Visi bija tik noguruši, bet tad man iešāvās prātā kāda zelta ideja. Kā būtu, ja mēs uzrīkotu jautu pārsteigumu skolotājai? Nolēmām, lai atliktu teikuma gramatiskā centra skaidrošanas nozīmi, uzspēlēsim spēli Man ir slikti. Skolotāji iesāka stundu, un viss ritēja pēc plāna. Klases biedrene pavisam savādāk klusā balsī lūdza skolotāju. Skolotāji, vai varat lūdzu atvērt logu? Man pēkšņi kļuva slikti. Skolotāji piestiedzās pie paludas un atvēra logu. Kamēr viņa to darīja, mēs visi
kā Kāršana viņš sakritām solu rindās un kopīgi tālojām ģīpšanas epizodi. Klasē iestājās klusums. Tik vienoti mēs jau nebijām bijuši sen, līdz brīdim, kad sapratām, ka skolotāja ir noticējusi pa īstam. Saprotos, ka joki ir galā, Kāršana viņš sakustējās un ātri ieņēma savas vietas atpakaļ solos. Šajā brīdī jau pavisam slikti bija kļuvis skolotāja. Biju gatavs ne tikai atvērt logu, bet arī durvis, lai skolotāja nenoģība no manas zelta idejas un kārtējā pārsteiguma. Paldies!